Es esmu Ilze Tardo, es dzīvoju Itālijā jau 10 gadus, bet vispār esmu no Latvijas, no Rīgas, no Aizkraukles. Jā, protams, piparkūks vienmēr ir ceptas. Manai mammai tās sanāk ļoti garšīgas. Mēs vienmēr esam taisījuši mīklu paši mājās, ir arī, protams, pirktas kādreiz. Itālijā mēs, tagad jau faktiski pirmais katls ar mīklu ir gatavs, un tās mīklas joprojām taisu pēc savas mammas receptes, ar cukuru sīrupu, ar drusciņu medutiņu, ar daudzām garšvielām. Un mēs cepam piparkūkus mājās. Manai vīrmātei Itālietei ļoti garšo piparkūks. Es viņai citreiz arī no Latvijas atvedu vasarā, vai ja ir vairāk mīklas palicis, mierīgi var izcept arī aprīlī piparkūkus un pagraust. Tāpēc, jā, piparkūkām uz svētku laikam piederās piparkūks. Tas ir tā, kā itāļi saka, viens sauc nākamo, ja tas ir tāds našķis, kas lielos daudzumos tiek apēsts. Mums ir manas mammas recepte, kurā man ir kladē pierakstīta, no galvas nepateikšu. Tur ir sviests, tur ir garšvielas, tur ir grauzdātais un pats galvenais augstā katlā, lai tur nenāk laukā tas karstums un cimdi rokā un savi drošības noteikumi, lai tiktu pie tām pareizajām tumšajām un kraukšķīgajām un plānajām piparkūkām. Jā, tā ir tāda viena recepte. Un otra faktiski no tā brīža, kad mēs arī Itālijā sākām rīkot Ziemassvētkiem, tuvojoties savas piparkūku nometnes, tad es arī atradu, un tā kā jau internets labs palīgs, vienu foršu recepti no vienas Valmieras meistares, kura lika tādas skaistas, lielas, apgleznotas piparkūkas, un tad viņi bija rakstījuši arī, ka tās dara mājām. Tad man ir viņas recepte, kura ir citādāka, kura ir brūnāka, jo tur tiek izmantots kakao, bet viņi ļoti labi dara lielām biezām, labi cepas, tur to formu, un tā man ir divas receptes. Jā. Un tā vairāk daršo bērniem, jo bērniem dažkārt varbūt arī tās piparainās un garšvielām bagātās piparkūks nemaz tik ļoti nepatīk. Tad tas kakao rada to sajūtu, kad ir tā pati foršā tumšā krāsa, bet ir bērniem patīkamāka garša. Un tās ir mūsu Itālijas un Itāļu Šveices latviešu biedrības nometnes, kuras mēs sākām rīkot 16. gadā laikam bija pirmā, un tad ar pārtraukumiem pa kādai reizei, kad es vienu gadu dzīvoju Sicīlijā, tad nebija. Es esmu pamatāta organizātora, varētu sakot, nedēļas nogale, kurā satiekas ģimenes, parasti tādā lielā kādā skautu mītnē vai kā. Parasti tā ir bijusi vai nu pirmā vai otrā adventas nedēļa, jo pēc tam tuvāk svētkiem ir grūtāk savākties. Nu, un tad tur nav tikai piparkūku garšas, tas nosaukums ir piparkūkas, bet tur ir visas latviešu garšas, kas svētkiem piestāv, tādas arī tur ir tikušas bijušas, skābēti kāposti, šķovēti, lielais katls, to gan es parasti jau izdaru mājās, lai pēc tam nav jādomā, jo tur daudz jāizņem plīts, jo tā ir nometne, kurā visi gatavo paši ēst. Paši taisa pīrāgu mīklas, un pīrāgi tiek cepti lielā daudzumā, un tur mēs parasti cepam arī medus torti, kas mums Itālijā ir, un ne tikai Itālijā, man liekas, daudzās latviešu diasporas vietās medus kūka tiek cepta, un tikko uz valsts svētkiem es arī izcepu, mums bija 2 milzīgas, lai pietiek visiem. Un tad arī piparkūkas, protams, tur tiek ceptas lielos daudzumos, mīklu sagatavojam iepriekš, un rotājam, un ēdam, un taisām arī adventas vainagus. Tā kā tas ir viss tas, ko varbūt mājās darītu mēneša garumā, to mēs sadarām 3 dienās.
Un jā, 2023. gadā, kad Latviešu valodas aģentūra izsludināja starp diasporas skolām tādu konkursu pirmo reizi Zelta pulka, kur bija vairākas nominācijas, man liekas, ka pat 10, tad mēs dabūjām par piparkūku nometni nomināciju Ozolzīle, kura ir tā nominācija ir par mīlētākais pasākums. Un arī šogad mēs plānojam šobrīd, mazliet mums ir vēl meklējumos pareizās īstās telpas un cilvēki, bet arī šogad ziemas tā piparkūku nometne būs. Un interesanti, ka mums piparkūku nometne notika pat Covid laikā. Mēs visi slēdzāmies klāt datoros, piekdienas vakarā, visi cepa mājās savas piparkūkas, lielajās, kurš ir sacepis, kādas mājiņas uzbūvējis, lozēja priekšnesums, piedalījās koncertā. Bet uz piparkūku nometnē mums ir arī braukuši ne tikai viesu skolotāji no Latvijas, bet mums ir braukuši arī dalībnieki no Luksemburgas, no Vācijas un no Šveices pagājuši, kad mums bija, jo, kā saka, arī pat no Austrijas, tā kā, tie tuvākie, kas mums ir kaut kādā veidā pazīstami un tuvi kļuvuši un mīļi, tie arī dažkārt aun kājas kāpja lidmašīnā vai mašīnā un lido šurp, lai pabūtu kopā. Ir kopā būšanas pasākums, un tā piparkūku cepšana vairāk ir process nekā tā daudzuma sagatavošana, jo, protams, mēs arī nevaram veltīt visu dienu tai cepšanai, jo, ja gribās padarīt kaut ko vēl, un arī pacietības pietrūkst mazākiem cilvēkiem, un ārā jāaiziet, un jāpadzied, un jāpadanco, vai vēl kaut kas jāizdara, tad tā piparkūku cepšana paliek tāda kā viena no aktivitātēm pāris stundas, un viss. Tas nav tā, ka mēs tikai cepam un cepam. Tagad gan mēs cepam un cepam dažas mūsu kora dāmas, es diriģēju Itālijas latviešu kora Saule, un mums lietuvieši uzaicināja caur lietuviešiem, bet organizējas Somi, Ziemeļu valstu tirgu Milānā. Tas ir tāds pop-up tirdziņš, 2 dienas, 1. adventē, pašā Milānas centrā, un tur tas ir tāds reāls tirdziņš, pilnas sestdienas svētdiena, kur mēs arī savas piparkūkas cepsim un jau cepam un krājam un taisam skaistas, lai viņas būtu patīkamas milāniešiem, tiem, kas nāks iegādāties. Un cerams, ka garšos. Un mans varbūt knifs ir tāds, ka tā mīkla ir palikusi par siltu, jo sviests pakūst un tā mīkla sāk likt. Tad es katru atsevišķo gabaliņu ielieku saldētavā, kamēr pirms rulēšanas, nevis lai viņš ir galīgi sasalis, bet tomēr, lai viņš atdziest, jo to, ko noņem lieko nost, to kamēr atkal rulē nākamo svaigo, tad es to ielieku saldētavā, lai atkal viņš ir lietojams un nelīp pie ruļļa. Un es caur 2 cepam papīriem, kaut kā tā. Es tagad Vācijā sapirkos interesantas formiņas, redzēs, kā mums tur ies. Un tikko viena no mana kolēģīte Līga Vējiņa no Boloņas latviešu skolas uztaisīja uz mūsu biedrības Alīzī jubileju, bija pasūtījusi un kā dāvanas mums uzdāvināja pašiem organizatoriem Alīzī logo kā piparkūku formiņu. Tā kā drīzumā būs jauns piparkūku veids ar Alīzī logo. Forši. Un kā tu dekorē tavas piparkūkas? Es zinu, ka tur daudz citas lietas, ko varētu likt un izdekorēt, bet kas tev pašai patīk? Ja man jāsaka par ēšanu, man vislabāk garšo nedekorētas. Nedekorētas parastas bez liekiem cukuriem, jo tāpat jau tur ir daudz cukura un tā. Es zinu, ka bērniem garšo tās krāsainās un apcukurotās, un tad ir vienkārši olas baltums, citronu suliņa un pūdercukurs, tas ir klasika. Un ir nopirktas pa kādai krāsiņai, dažkārt pielieku klāt kaut kādu krāsiņu, pārtikas krāsvielu, bet jā, es esmu pati par
pliko piparkūku cienītāja. Protams, skaistas tās nodekorētās ir, un tad dažkārt nostāv veselu gadu kādā uzdāvināta, jo žēl ēst, un tad viņi tas skaisti stāv. Bet ar bērniem es parasti to visvienkāršāko olas baltumu saputots ar mazliet skābumiņu un pūdercukuru, jā. Dažreiz jau, protams, ja mēs taisam dāvaniņās skolas bērniem, ir iegādātas ziemeļbriežu formas, labi lielas vai egles, tad tai eglei gan kādu zvaigznīti tur ir jāpielipina klāt vai bumbiņi, tad tās arī tiek izmantotas. Tā plāno mīkla, tā būtu tagad jau pēdējais brīdis taisīt, lai viņa paspēja ievilkties tur, nezinu, arī 2 un 3 nedēļas vai mēnesi, un ja paliek pāri, tad ieliek saldētavā, un kā jau es teicu, vēl ko ārā aprīlī. Citreiz pat ir bijis, kad vēl ilgāk nostāv, nekas viņai nenotiek, ir saldētavā. Tā, ko es minēju, tā šokolādīgā mīkla, tā ir jāpastāv 2-3 dienas, lai viņa tā nostabilizējās un atdziest visa pēc tās gatavošanas, bet tad var mierīgi cept.